Nu čau, dārgie draugi, kārtējais video ar BMW, Bembista ikdiena, un šodien es parunāšu par auto ķīmisko tīrīšanu. Jā, nu, mans autiņš tikko ir atgriezies no ķīmiskās tīrīšanas, atgūs savu sākotnējo izskatu, bet viena lieta gan man reāli tracina. Bagāžnieks nereāli smird. Es nezinu, ko tie džeki ķīmiskajā tīrītavā darīja, bet nu, man vajag tagad šādu uzparikti, lai to visu izveidinātu. Nu, es ceru, ka izveidināsies. Bet, nu... Labi, es izbraukšu ārā, parādīšu salonu. Tā, kur es paliku? Auto pulēju, pulēju. Gribu nopulēt, bet salonu tīrīju Erg auto, ķīmiskā tīrītava, Erg auto. Tas ir kaut kādā čukņā gadījuma Dambī, tāpēc arī braucu sabiedrisko transportu, ja kāds nezināja. Un samaksāju 45 eirikus. No rīta aizbraucu un vakarā paņēmu. Tiesā autiņš bija slapš un man viņu vajadzēja pēc tam mājās žāvēt, bet tā ir mana vaina, jo man vajadzēja mašīnu un es nekādīgi nevarēju savādāk. Nu, iesim paskatīties. Tā, slavenais bagāžnieks, ko es jums rādīju, nu sazinu, kas viņam ir, bet tā jau viņš ir tīrs cepurnos. Bet smird! Es nezinu, iepriekš viņš tā nesmirdēja. Smird, zin kā, smird tā kā tur būtu sapūvis kaut kas, žurka, piemēram, vai kaut kas tāds. Nu, es nezinu, nu, katrā gadījumā smird. Tā. Nu, un salons, pa lielām viss ir forši. Protams, daudz ko nevarēja iztīrīt. Nu, ne daudz ko, bet, nu, var redzēt, ka viņš loģiski nav svaigs un tīrs. Ja mēs tā paskatāmies, varbūt jūs varēsiet redzēt, kā varbūt, nu, loģiski 20 gadus mašīna, vai ne? 20 gadu mašīnai, kad tur nevar gaidīt jaunas mašīnas stāvokli. Bet, principā, labāk un skaistāk un smukāk ir nekā bija pirms tam. Un priekšējais panelis notīrīts smuki viss. Un par to sūdzēties nevar, bet, bet, ko es, man rēka sanāca, ka džeki tomēr iedeva atlaidi, vai ne, un baigi forši, bet tomēr viņi neizdarīja darbu līdz galam. Viņiem te bija, nezinu, varbūt var redzēt, es, protams, negribu baigi piesieties un tā, bet, nu, redz, kur var redzēt, ka ir netīrs vēl, vai ne? Šeit ir netīrs. Šitas viss vāciņš bija netīrs. Viņš stāvēja šitā. Un, kad es viņu nolaidu lejā, tad viss šeit bija netīrs ļoti. Un, ja mēs paskatāmies šeit, tā, paga fokus, tad te arī vēl ir netīrs palicis. Bet, nu, tās redzamākās vietas, protams, ir notīrīts un tā autiņš izstās jau diezgan cienījami. Protams, šeit galā var redzēt, varbūt jūs redzēt, ka tur bija šī atšķirās krāsa. Bet es vienkārši pieņemu, ka viņi tur nevarēja tik klāt. Un vēl ko viņš man iedeva šitādu reklāmiņu. Autopulēšana.lv, ja neskaitu to, nē, tā nav reklāmiņa, man nesamaksāja, bet neskatoties to, kad es, nu, tīrīju mašīnu Erg auto, viņi man reklamēja autopulēšana.lv. Auto virsbulas mazgāšana 6 eiro, auto salona tīrīšana 5 eiro, diezgan lēti, ja varētu teikt. Auto mazgāšana plus tīrīšana 12 eiro. Man tepat ķekavā ir 17 eiriki. Nav pārklājums veistikliem 9 eiro. Tas man liekas dārgi. Bet, nu, es nezinu, virsbūvē nav pārklājums 15 eiro. Lūk, tur pulēšana no 15 līdz 25 eiro. Salona ķīmiskā tīrīšana no 50 līdz 100 eiro. Redzi, tad dabūju 45 eiriku zem šīs cenas. Auto virsbūvas pulēšana no 100 līdz 180 eirikiem. To man laikam vajadzētu. Nu, es gribētu nopulēt autiņu tā, lai smuki. Nu, ne šo, bet otru. Un vēl kas ļoti, es gribētu lielu paldies pateikt
Danielam, kurš man tā kā palīdzēja to mašīnu savākt no ķīmiskās tīrītavas, jo ja ne viņš, tad es to mašīnu nedabūtu. Pagā, tumšs vēl kaut palika. Nu, stulbās salkas, nevar pafilmēt normāli. Labi, vienmēr sakot, ķīmiskā tīrītava aizņem kaut kur 8 stundas, un es no rīta aizvedu, vakarā savācu, un ja nebūtu Daniels, čau Daniel, liels paldies tev, ka tu izračīji mani un atbrauc man līdzi un paņēmi Bembi. Bez viņas to mašīnu nebūtu dabūjusi. Nu, lūk, es atbraucu mājās, salons vēl bija nedaudz mitrs. Džeks man izstāstīja, kas jādara, es vienkārši ieliku ventilatorus iekšā, man bija tādi ventilatori 2. Un no rīta jau viss tā kā bija forši, kad man vajadzēja braukt projām. Bet bagāžnieks smirda, ej tu nost. Džekiņ, ja tu skaties, Džekiņ, kurš tīrīja man mašīnu, ja tu skaties šo visu, tad pasaka lūdzu, kāpēc smirda bagāžnieks? Man tagad nav ne laika, ne vēlēšanās braukt uz ganību dambi, tur atkal vest mašīnu un sūdzēties, ka kaut kas nav ritīgi, bet come on, ja ķīmiski iztīra salonu, tad bagāžniekam taču vajadzēja smaržot, nevis smirdēt. Tu tur, es nezinu, beigtu kaķi tīrīt to salonu. Nu labi, es nezinu, varbūt es pats esmu vainīgs, ka es kaut ko ne tā izdarīju, bet šitie visi pelnu trauki, kas bija netīri un drošības jostu, tās siksnīgas, kas ir netīras, tas bija nedaudz fails. Nu, lūk, tā tad viena lieta, ko es gribēju izdarīt, šī bija tāda liela lieta, ko es gribēju izdarīt, tad iztīrīt salonu, un ko es tagad vēl gribu izdarīt, vēl man tātad jānomaina tas vārstu galvas blīve, lai tā eļļa netek, es nezinu, cik viņi tur dramatiski tek vai netek. Nu, katrā ziņā Džeka neteica, ka ir baigā steidzamība, bet, protams, tas ir jāizdara, un ko es vēl gribēju izdarīt? Jāsalbo tas aizmugurējā loga apsildi. Un tad jau laikam, un diski vēl jānopērk uz ziemu, kaut kādi diski ar riepām. Viss, stūrsrēka arī. Kā es aizmirstu? Stūrsrēka arī jānomaina. Bet tas bišķi vēlāk, jo tagad man ir cits autiņš, kas man ir jāpiečinī. Ne jāpiečinī, bet jānomaina filtru un tādas lietas jāiztaisa. Tā kā, jā, jo, ja jūs pērkat mašīnu, dārgie draugi, tad vienmēr nomainiet filtrus un eļu. Jo tas ir svarīgi, jo tā kā es tikko otram autiņam mainīju filtrus un eļu, tur meistars teica, ka bija benzīna filtrā ritīgi gabali, kaut kādi atkritumi, kaut kādi gruži. Jo acīm redzot, es dīzeli nopirku, acīm redzot, Džeks bija lējis kaut kādu greiso degvielu un tādi gružas benzīna bākā sabiruši, un viņš teica, ka man jānoņem benzīna bāki jāiztīra vēlams. Tad es to arī kaut kad darīšu. Un jānomaina man vēl tam otram autiņam ir kulises blīve, jo nedaudz sūcās eļļa, un tas viss man Amserv servisā izmaksās ap 160 eirikiem. Diezgan pasālīti. Tāpēc es meklēšu kādu lētāku vienu. Varbūt. Bet, dārgie draugi, jūs jau man rakstat, ka es servisā iztērēju baigi daudz naudas un tā un šitā, bet jums ir jāņem vērā, kad servis, tas, kur es tur strādāju, maksā nodokļus, nestrādāju, bet vadu mašīnu, ja? Maksā nodokļus, un viņam jāmaksā ir algas un jāmaksā ir pa detaļām. Tāpēc nevajag lūdzu dusmoties, kad viņi prasa, ne dusmoties, bet teikt, ka tas ir ļoti dārgi, ka viņi prasa 60 eiro pa 6 svecēm. Ja? Ok, darbs tur ir kāds ir. Es nezinu, vai tie vispār bija 60 eiro. Jo nekādu izrakstu viņi neizdeva tā kā Amserv motorā, bet apmēram tāds cenas. Tā kā nevajag tagad dusmoties, un pats mašīnu es netaisos skrūvēt, jo man ir daudz citas lietas, ko darīt, un es neesmu automehāniķis, man galā ir bakalaurs mākslās, ja? Tā kā esmu mākslinieks, nevis automehāniķis. Lūk, tādas lietas ir autiņš ripo forši, es tikko nobraucu bāku, ielēju 50 litrus un nobraucu kaut kur 560 kilometrus. Tātad, rupi rēķinot, sanāk 10 litri uz 100 kilometriem. Man gan šķiet, ka tas ir bišķi pa daudz, jo es pārsvarā braucu pa šoseju, bet varbūt vienkārši kaut kas tur jāpieregulē. Varbūt nav pa daudz. Nezinu, man šķiet, ka tas ir bišķi pa daudz priekš 2 litri, zināju. 10 litri. Jā, pa pilsētu maz braukā. Lūk, tāds bija šis bembis, es nezinu. Kur var redzēt, ka nedaudz ir
izdilis, neizdilis, bet tā, kam cigarešu tur pelni uzbiruši vai kas ir. Nu, lūk, viņš taisās aizmugurā. Nu, ko ar to arī laikam es beigšu šo Bembista ikdienas video filmēt. Un, ja jums kādi jautājumi droši rakstiet, bet tikai lūdzu nesakiet, ka es pats visu varu izdarīt, jo es to negribu darīt. Vienkārši negribu un viss. Jūs varat tur stāstīt, ka tas ir vienkārši, ka tas aizņem 5 minūtes. Tas aizņem 5 minūtes, ja māk to darīt. Es neko nemāku darīt ar mašīnām. Es māku ieliet vēju stikla šķidrumu. Agrāk tiesies ar žiguļiem, bet vienu žiguli pārtaisīju, jo mans fāders agrāk rallijā brauca. Un tad viņam, redz, uznāca tāda ideja, ka man arī vajag, redz, nebraukt rallijā, bet, kaut vai mācēt mašīnas salabot. Tā viņš lika man žiguli ķīlēt, nopirka speciālu žiguli, lūdzu, Jāni sēdi garāžā un taisi. Tas bija vienkārši drausmīgi. Tā kā otrais to vairs negribu piedzīvot. Labi, draugi, paldies, ka skatījāties, spiežiet laiku, abonējiet un tā tālāk, un foršu jums atlikušo vasaru. Davai, čau!